Apustuļa Pētera pirmā vēstule. Pirmā nodaļa. Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, svešiniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadokijā, Āzijā un Bitinijā, ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis, garā svētītams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm. Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs liksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši, uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, un priecāsieties neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību, gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet jums nāk par labu tās lietas, ko jums tagad pauduši tie, kas jums evaņģēliju sludināja svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Šais lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties. Tāpēc apjozuši savā prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams, spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra, dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēt pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to godā cēlis. Tā, ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Mīliet citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokaust un viņas ziedi nobirst,
bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts. 2. nodaļa. Tad atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet, kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku Cijānā izredzēto dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad no jums, kas ticat, dārgs iegūs, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, pār kuru krīt, un klins, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti, mīļotie. Es jūs pamācu kā piedzīvotās un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli. Dzīvojiet krietni, godīgi pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Pakļaujieties ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ, gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu kā svabadi. Nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apseks, bet kā Dieva kalpi. Turiet visus godā, mīliet brāļa saimi, bīsteities Dievu, godājiet valdnieku. Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciestams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ. Bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārestības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk, jo uz to jūs esat aicināti. Jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nec arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciestdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti, jo jūs maldījāties kāvis, bet tagad jūs esat atgriezti pie savu dvēseļu gana un sarga. 3. nodaļa. Tāpat sievas esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi.
Jūsu rota, lai nav ārešķīgs matupinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais ir cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs, jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdamas paklausīgas saviem vīriem, kā Sāra bija paklausīga Ābrahamam, saukdama viņu par kungu. Par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. Tāpat vīri, sadzīvojat prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu. Godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas. Bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nec zaimus ar zaimiem. Turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā, jo tā kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām, bet tā kunga vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu. Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem, nec iztrūkstieties. Bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos, tomēr gan ar lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslavu, top kaunā tie, kas nopaļ jūsu labo dzīvi iek Kristus. Jo ir labāki ciest, darot labu, ja Dieva griba to prasītu nekā darot ļaunu. Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā. Tanī viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīja škirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti 8 dvēseles cauri ūdenim. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glāb. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš uzkāpjas debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. 4. nodaļa. Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka, tā ka viņš miesas dzīvē atlikušo laiku vairs nedzīvo cilvēku kārībam, bet Dieva gribai. Jo pietiek, ka pagājušajā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīna skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves straumē un zaimo jūs. Tiem būs jādod atbildība tam, kas drīz tiesās dzīvus un mirušus, jo tādēļ arī mirušiem ir prieka vēsts sludināta, lai tie, kā cilvēki, būtu tiesāti miesā, bet dievišķā veidā dzīvotu garā. Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis, tad nu topiet sapratīgi un modri Dievu lūgt.
par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudimu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā no jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, ja apskaidrošanas un Dieva gars dos uz jums, jo neviens no jums, lai necieš, būdams slepkava vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu, jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama, bet ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam. Un ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks, tātad, lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodot savas dvēseles uzticīgajam radītājam. 5. nodaļa. Vecākos jūsu starpā tad nu pamācu es, arī būdams vecākais, un Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks. Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, nepiespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds. Ne kā tādi, kas grib valdīt par viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam. Tad, kad augstais gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu. Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi cits citam padodamies, apjūzieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva, rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen. Ar Silvānu, uzticamo brāli, kā man šķiet, es jums esmu rakstījis īsi, pamācīdams un apliecinādams, ka tā ir patiesa Dieva žēlastība, tā stāviet. Jūs sveicina līdz izredzētā draudze Bābelē un mans dēls Marks. Sveiciniet citu ar mīlestības skūpstu. Miers jums visiem,
kas esat Kristū.